No čau, man dārgie skatītāji. Čau, cigāni, toto je moje Audi, co jsem ukradl. Šitais būs video nevis par mašīnām, bet par garažu. Par manu boksiņu. Kurš tas ir mans boksiņš, bija mans boksiņš. Vairāk nav vārti. Bedri man te arī berciet. Vienvārds sakot, man no šīs telpas, šīs, kur tapa visas tās mašīnas, ir jāizvāc ārā, jāievācās jaunās. Jaunas telpas jau ir atrastas, tas ir ļoti labi, prīmā, bet, jā, vienīgais tur ir jāveic remonts. Jākrāso sienas, jāliek rekur šī tādas lampas, viss tas ir jādara, jāņemās, lai varētu tur tālāk strādāt, būvēt mašīnas, darīties, ņemties, driftot un visu pārējo. Tā kā jā, jāvācās būs turien, filmēsim saistībā ar to video. Iekārtavojos. Bet nu jā, rekur ir viens projektiņš Čomam, arī Mārtiņam Žurka, arī turbo. Viņi jau šeit pabeig šitījās telpās bez vārtiem augstumā. Kas tagad ir aprīlis, jā, nu, līdz aprīļa beigām it kā ir jāizvāc. Bet jā, domāju, ka šito sataisīs un viss būs čotka. Un jā, viss tas ir otrajā stāvā, viss mans, pacēlais mans arī jāved projām, instrumenti, viss. Šeit bišku barbaciņā, bet jā, kad jau tiekamies jaunajās telpās, braucam uz turien. Un maucam ar opelīti, līdz jaunajiem boksiem. Un līdz tajiem. Nē, nihuja! Nu tā, rekur ir jaunais boks. Pagaidām te ir šitāda celtne. Bet nu šitā viss nebūs, tāpēc, ka te būs paceļamie vārti. Tad, kur šitā, te, šeit. Bet šeit būs iebrauktu boksā, mašīnīt iebrauc, skaisti iekšā, mauc, tālāk rekur ir Eģipša siena. Šitā nesīsies visā ārā. Jā, truši te iebrauc skaisti iekšā. Ar mašīnīt izbrauc cauri šitai arkai. Un šeit ir pati tā galvenā lielā telpa, kur var ar mašīnu iebraukt. Saliksim pacēlāju vienu te. Tie skatīsies kā tālāk. Jau esmu nopircis rekur redakcijās gaismas, 20 gabals, lai nomainītu šīs. Krāsas sienām balta, satrikt, lai varētu nokrāsot, lai te viss tāds svaigāks izskatās. Tad jā, elektrība jau šeit viss ir. Betona grīda arī jau bonda laba. Neko nevajadzēs betonēt, varēs uzreiz likt pacēlā. Un jā, šitam ir otra puse telpiņa. Saprat, te būs siena un arī ar ieejamām durvīm. Šitā būs koplietošanas telpa kopā ar to boksu, jo tur arī džeki strādā, darbojās. Un šitā būs koplietošanas telpa, un tas ir lielākais pluss. Mums būs atsevišķi sava ģērbtuvīte, virtuve, varēs te iemaukt kādu kokčiku. Tālāk, kas mums te vēl tualete būs. Tā, te varēs klupci nolikt, te varēs rokas nomazgāt, paskatīties, cik labi izties. Ieiet dušā, nomazgāt dirsu. O, tā. Diezgan feini. Tik te jāsatīra viss, arī jāpiepinzelē, laikam sienas būs. Un jā, manuprāt, diezgan liela telpa. Ir daudz kas ko darīt. Jāskrāso. Šeit arī rekur lampas, viss ir jānomaina. Un jā, šodien jāsāk darboties. Jo redziet, šeit ir kaut kāds pelēks sienas, te balts, kaut kāda pleķi, vēl viss kaut kas. Kaut kā dēlīši šits viss jāroj nost. Un viss šitais jānokrāso, tāpēc, ka te kaut kāda peģika uzrakst ir. Un jā, tāds būs jaunais boks. Pēc tam parādīšu, ar ko kopā īrē, jo viens pats es tādu nevaru atļauties īrēt. Bet, nu jā, šādi viss izstāv šeit. Nu tā, pirmais objekts ir demontēts. Viss te ir demontēts. Sienām tagad vajag rekt kā kripels. Tā birsta viss ir pāriet pāri, lai var maukt krāsu virsū. Neko te baigi nesagatavosim, vienkārši, lai viss ir vienā tonī un viss. Nu tā, pirmajā telpā jau pabeidzām likt lampas. Tādi izstās, viss skaisti. Lielam te nevajag tik daudz, ja tu pa lielam brauks tikai turien. Šeit mazgāt mašīnīt, varēs vēl kaut. Gaismas ir salikts šitajā telpā, visas būs šitā. Te varēs forši darboties, varēs nomazgāt mašīnu, nopulēt, varēs improvizēt krāsas kameru uztaisīt. Tikai jā, šeit ir šādi, tur tik nopietnas gaismas nevajag, tur tāpat brauc mašīnu uz turien, bet ir ļoti gaišs, tagad salīdzinājumā kā bija, un elektrība arī šeit lampas netērē daudz. Tā kā tas tā būs tā pirmo zonu. Šitajā telpā varēs sākt krāsot, bet ir šitais lampas un redakcija. Un jā, šeit jāķerās pie krāsošanas darbiem būs. Un tā iesāks arī krāsot sieniņas. Es reku balts skaists, rekur Mārtiņš krāso. Tas ir viens no džekiem, kas īrēs kopā ar mani. Rekur ir Raus arī. Darbojās krāso arī īrēs ar mani kopā ar šo visu lielo telpu. Un reku jau var redzēt kādu atšķirību. Būs kautreiz gaišāk, kad viss sakrāstos. Kā nokrāsos šito telpu, un tad ķersies klāt tai. Varētu tik spēcīgi. Tu neiepis! Tu iepis, kur ir profils, neģi! I ain't no average sicko. I'm dead just like disco. My bank account is 0, 0, 0, oh no.
Pagaidām nav nekas pieslēgts, piedībaļots. Tā, kad mums ieliks vārds iekšā, tad iebrauks ar mašīnīti forši, sapratīs, kā šeit labāk, un šeit arī būs vēl viens pacēlājs. Ir atrast darba galdiņu arī no Uldbruks, kur man bija boksiņš, to sieniņu. Ja vēl nav nekas ar instrumentiem sakrināt, jo viss ir jāved uz šajien. Tātad vēl blokus savējos M50, vēl motorīšu apakšā jānoliek. Pagaidām šādi viss izstāst, darbojamies. Kā jā, nākamais updates jau būs nākamās nedēļas beigās, ja viņu pieslēgts kādu no pacēlājiem. Un cerams, ka būs jau iekšā vārti. Updates par garažu, presīt atvedu ielikt. Un arī no Uldbruks beidzot noņēma pacēlāju, atvedu visas mantas, kur šeit stalažiņi. Jā, es tā kā īsti filmētājs neko neuzfilmēju. Bet no šodienas plāns ir jāpieslēgt to vismaz vienu pacēlāju, lai viss būtu čotka. Jau tur es sakrāmēs mantas. Kā darbojos, pasūtīju materiālu priekš estikādas, tā kā to varēšu arī metināt. Nu tāpat. Man elektrības kaste, bišķīt tās virsā pagaidām, bet tas nekas traks. Galvenais, ka rekur deg. Ceļās augšā. Un vēl vienu lieku uztaisīju. Arī ir rozetīte. Kā to nodarbojos? Izrādās, ka rekur vītnestieņu, ko nopirku, lai ievajumētu, ir par esmu. 20 ir, bet derēs šitam pacēlājiem. Šitam jānopērk ir 18 mm rīgie, tad jau varēs izrukt. Un ar šitā te otās līmīt, ielīmēt viņus iekšā. Jo pa lielam būs gatavs, varēs savu beidzot mašīnīt augšā. Ar ko tagad nodarbojos? Ir elektrības vats, normāls bijis, vai gatavot no elektrības kastītes šajienai rozeti. Jo te nav rozete, bet man vajag rekur šmirģelītim, lukturīšu lādēt, vēl visu kaut ko rekur rāģiņiem es atvilku rekur no lampu slēdzīšu, un tad vēl slēdzīšu, uztaisīšu plaukt un pielikšu augšas rekur 2 lampas, lai man šeit ir apgaismots, jo pagaidām šeit stūrīt bija tāds tumšāks. Bet es domāju, ka ieliks tur tās 2 lampas vispār būs mēne. Kā jāgūšu vadu elektrību uz turien. Rekur arī estakādīt, tā jau veidoties. Ideja ir sekojoša. Šitā ies šitai kvadrātcaurums. Tad es nopirku šitādu rievoto metāliņu. Garaniski viņu uzliks. Un tad būs tāds smuka lēzuma estakāds, lai viņus ar to kompaktiņu varētu iebraukt, neķert neko. Nu, leņķis. Tas ir labs, smuki ies, nekam nevajadzētu īsti ķerties, nu, ir tas kaut kur vēl uzmetīt kā dēlību. Un jā, tā tagad sekoju doma ir piedībaļoši to visu klāt, tad uzmet virsū plāksnes, sametināt, un tad jau varēs iebraukt iekšā un testēt, kā lai saudas pacēlājs, lai ir ērti strādāt un nekas nemais. Aiziet, metinam jau klāt. Tādu pagaidām izskatās. Putīti pa vidu, un tad jau metīs virsū plāti. Un tā rekur estakādīt beidzot ir uzlikts gofrētais metāls. Bišķīt te pietrūks gabaliņš, bet tas sīkums, bet reāli tagad ir tā, ka es domāju varēs diezgan forši iebraukt ar mašīnu. Nu, te varbūt tās var bišķi aizķerties, bet tas dēlīt uzmetīs, nu, un, protams, ir jāsagais, kad rekur uzbērts kaut ko bruģi, saliks vai asfaltu, un tad jau varēs iebraukt jau pagaidām ar šī tik te zem. Es domāju, mēs novaldīsim visu, ko mēs novaldīsim. Bet jā, estakādīt reku gatavs, tad jau varēs tagad braukt iekšā. Es domāju, pašu pacēlāju pieborēt klāt, un jau varēs sākt veikt kaut kādas darbības. Nu tā tad es esmu maksimāli slikts filmētājs. Domāju, ka tās būs video beigas. Bet jā, rekur tāpat estakādu nokrāsot jau. Jau uz daļu visādi sūdi riepas savest. Plausiņi kaut kādi. Šeit ir māteņu plausiņi, kas ar mani īrē. Rekur ir manas stalažiņi, kas stāv. Un jā, pa lielam šādi viss izskatās. Pacēlājs jau ir pieslēgts. Var celt augšā lejā, viss notiekās. Otram pacēlājam gaidu detaļas, lai viņš strādātu labi. Un jā, kaut kā šādi esmu iekārtojis, jau esmu šeit darbiņas visādas veids, visu kaut ko sadarījis. Šitā izstāsmu darbnīciņu pagaidām, šādi. Tur stāv augšā beņķīši, diski ir tur skaisti, viss instrumentiņi, visādi komplektiņi, viss kaut kas. Strūspielīts, šmirģelīts, te viss ir.
Tālāk reku gaisiņš no virsmas izvelkās, viss skaisti, viss smuki velkāt. Reku tālāk presīt, to jau jūs redzējāt. Un tad tas ir vēl izdarīts visu šo laiku. Maģistrāli izvilkt, kompresoram nopirku. Reku ieliku viņu šeit. Tā lai troksnis nav, kad strādā. Jā, šitā pārģērbšanās telpa nav pabeigta. To arī laika gaitā izdarīsim. Tātad tāds ir mans jaunais boks. Es ceru, kaut kad drīzumā būs kāds video no šejienes, kad kaut kas jauns projektiņš, vēl kaut kas. Kaut kā šādi viss man te izskatās. Tagad jūs zināsiet, ka man ir jauns boks. Šī tāds tev tās baigi labais. Viņam būs vēl kaut kāda updateņa. Diezgan švaki sanāca visu safilmēt, jo reāli darba bija ļoti daudz, visu kaut ko gribējās sadarīt un kaut kā tā. Kā jā, šis ir mans jaunais boks, liels, plašs, visu te var darīt. Kā jā, tiekās nākamajos video. Peace!